Nu, labdien sanāk, jā. Labdien, piekdienā, kas un 13. februāris, jā, normāla, kā saka, vasaras dieniņa. Nu, kā rīts sākās, tu guli cilvēks, jā, nu tev nav jāceļās, ir tādi cilvēki, kuriem jāceļās uz darbu 5, jā, ir tādi cilvēki, kuriem ir jāceļās, zin kā uz darbu tur 7 vai citam 9, cits atkal no nakts mājiņas, viņam tur citā laikā jāceļās. Un man sanāca, es vakar tieši pa nakti no Rīgas braucu, jā, zin kā, no rīta guļu, man nekur nav jāskrien, ap 10 celšos, iešu tur, zin kā, patrenēties bišķiņu līdz tam, guli, zin, baudi. Tagad, nu es nezinu, cik pulkstenis tu guli, tu sapņo, jā, tu tur pludmelē, zin kā, ar pliku pipeli ņemies, un viss notiek, jā, tev tur, zin, 8 masāžis skrien pakaļ, lieliem pupiem, un viss, zin kā, tāda gaišuma sajūta, tāda viegluma sajūta, un pēkšņi, tu sapņo, kad tev zvana, jā, kad tev zvana, kaut kur zvana, tu sapņo, un tu saproti atpisieties, man tūlīt, happy endings jau, zin kā, bet, zvana, un tu saproti, ka tev zvana, un tas ir, tie, kas, man pazīst, viņi zina, kad ir noziegums zvanīt, jā, pēc kaut kādiem 8 vakarā, un, līdz kaut kādiem 9 no rīta, nevajag zvanīt, tāpēc, ka es suka parasti viņus atrodu pēc tam un paskaidroju, ka nevajag tai laikā zvanīt, bet zvana tagad kaut kas, bet tādā, neparastā tonī, jā, es zinu, kāds man ir saucamais, tas tur ringtons, Un tagad blām, es, tur, zin kā, samilgojies kaut ko, jā, kur es esmu, zin kā, pazuduši, viss pludmali, nahuj pazuduši, zin kā, viss šitās te masieras aizpisušās, gul, zin kā, tāds hujaks, neko nesaprot, kaut kur stūrīs suns, lupi uz tev, tu ķer, pie telefona, tur suka, kaut kāds ziņojums, jā, jo pizģets, jā, var sakot, glābieties, jā, lecat mašīnā, nahuj lidmašīnā, pisat prom, jā, tāpēc, ka gaidāms, sniegs, suka, ej, tu dirs, dzīvē, tu neticēs, es varu parādīt, es uztaisīju screenshotu, suka, ej, karoči, jā, ka ir gaidāms sniegs, sukas, jā, sniegputets gaidāms 10 centimetri piesniks klāt, jā, es domāju, pīsģets, tā ir svarīga ziņa, jā, es pat saprotu tagad, zin kā, paskatoties apkārt, ka nees vienīgais dabūju, jā, paldies Dievam, ka, Latvijas Republikas pilsoņi par šito tiek informēti, jā, ka sniegs, jā, ka sniegs forši, sniegs palielināsies pa 10 centimetri, jā, bija vēl tur stāsts, jā, ka, būs apgrūtināta iešana un braukšana, to mēs nebūtu aizdomājušies, jā. Es arī no rīta, ja man to nebūtu pateikuši, es iziet ārā, viss, zin kā, šortiņos izēju ārā, pisus pludmalu, pārsteigums, jā, sniegs laukā. Februārī, jā, pārsteigums, esi apdirsies, pīsģets izēju, ārā sniegs, bet, man pateic, paldies, paldies vējmāt, paldies, Bričs tēvs, vai kas jūs tur sukas ar hoiņu nodarbojaties, tu, tas, kurš tur atbildīgais pa visām šitām te šūnu apraidēm un tā tālāk. Tad, kad tur mēģināju un tā tālāk, man neviens pazīstams neko nedabūja. Kad tiešām ir kaut kas, nopietns jāsaka, es saku, man atsūt, ka ir ziem, Tu man atsūt vēl, ka, 15. tramvajs šitais, 15. trolejbus, kavēsies pa 2 minūti, jā, un ka kaut kādā, Durbē, ģenerāla Radziņa ielā, sācies remonts, jā, ka tur, mainīs lūk, es nezinu, vai tāda iela visticamāk tur nav, bet, pohuj, atsūt, svarīgi informācija, jā, vai, ka, atsūt informāciju 3 pa nakti, ka, viesītē 2 sakāvušies ir, jā, gadījumā, lai zinātu, lai Latvija ir informēta, zin kā sūt, visu suka, tu dirz, es tā gribēju pa ībālu iedot, bet, nebija kam blakus guļ, manējā, guļ arī, pamodusies, jā, gribās pist pa muti, bet, saprot, cilvēcīgi nav pa ko īsti, ne jau viņi, zin kā, tur to apraid sūt, un, tā kā, es domāju, ka suka Bricis atkal, vainīgs. Suka Bricis, pirmkārt neatbild pa bazaru, konkrēti neatbild pa bazaru, jo bija stāstīts, jā, ka tagad, burtiski pāris dienas atpakaļ, un šodien ar teorētiski, būšot beidzot kaut kāda mazie plusiņa, kaut kāda tur +2, plus vēl tur kaut ko, jā, tur bez maz, zin kā, tropiskais februārs sāksies, jā, un pēc tam, zin kā, kļūdījos, un tad nesniks, un tad sniks, un tad nebūs augsts, un tad, izej ārā, nahuj, suns,
nosals, jā, guļ, bļaļ, kājas uz augšu, bļaļ, tā kā tas tur Freds dziedā, jā, bļaļ, Miki Mauš guļ, bļaļ, ja baļņikiem uz augšu, vai kā viņš tur, bļaļ, pasprāguši visi, jā, zin, kā kaimiņš kaut kur apsprādis, jā, visi tur, bļaļ, apmiruši. Solī, jā, pizdiec, ka tu jau var, zin, kā pludmalē jau iemēģināt, vai jau, zin, kā ūdens temperatūra +10. Vienkārši, jā, nu huiņa, bļaļ, nu huiņa, ja jūs sūtat, bļaļ, es nesaku, ka to nevajag, bet, nu, kaut kādu huiņu 7 no rīta, bļaļ, nu, ja tu esi dalbajums un gribi pamēģināt, kā tas strādā, nu, devai 3 pa dienu, atsūt 3 pa dienu, jā, ka mašīna ar tādu un tādu numuru, bļaļ, beidzās tehniska apskata, bet, nu, lai visu Latviju to zina, jā, jo, nu, tas, bļaļ, savādāk, zin, kā nebūs stopā, bļaļ, kaut ko jāizdomā. Ej, tu dirst, bļaļ, kā es uzvilkos, nu, kaut kas suka dabūs pa mūti, nu kaut kas dabūs, tagad es nezinu īsti, kurš, nu Brits jau sen pelnījies, bļaļ, es ticu, ka viņš nekad te Liepājā nerādīsies, bļaļ, bet nu es kaut kad uz Rīgu arī braucu, bļaļ, nu kaut kad es braucu, kaut kad es tev suka dabūšu rokā, bļaļ, pa bazaru nāksies atbildēt, jā, nu tas, kas nospied to pociņu šūdu apraides ziņojums, bļaļ, 7 no rīta paskaidrojam, ka, bļaļ, ka laukā sniegi, jā, un, bļaļ, sniegs sāk būs bišķiņ biezāk, es tev suka arī atradīšu, bļaļ, atradīšu, un tad mēs kopā, bļaļ, iziesim pa kaut kādiem, nu, tur pamatiem, jā, kaut kādiem pamatiem, pa kaut kādu ētiku parunāsim, jā, parunāsim pie kaut kāda, zin kā, kaut kādu vispār pieņemtām cilvēciskām normām, pa to mēs aprunāsimies, kaut kā tā, bļaļ, nu, uzvilkos, tagad izkliedzos, bļaļ, bišķi vieglāk paliek, bet, nu, tas ir pīzdēts, bļaļ, nu, tas ir pīzdēts.